Ja pavisam godīgi, tad iepriekš šim sporta veidam mūsu raidījumā Olimpiāde.lv esam metuši lielu līkumu. Taču šoreiz ir notikums. Latvijas čempionāts svaras cīņas spiešanā guļus. Kas tas ir? Jelgava, nedēļas nogale un vairāk nekā 200 dalībnieku no visas Latvijas. Svaras cīņas spiešana guļus ir tikai viens no powerliftinga veidiem. Turklāt pēdējā laikā Latvijā tieši šī disciplīna ir viena no populārākajām. Es skatījos, kā draugi trenējas, pašam arī iepatikās. Kā pamēģināju, tā aizgāja uzreiz. Iepatikās. Vienmēr saistījis un no bērnības ir tā, sācis esmu cilāt svārus. Bet tā normāli tagad tikai, sācis esmu, var teikt, šogad tikai normāli. Gribēju ar šo lietu nodarboties. Tēvs kādreiz ar šo lietu bija nodarbojies. Domāju, kāpēc nepamēģināt augumā. Kā teikt, augums man ideāls, lai sporta veidā varētu nodarboties. Sacensību formāts. Katram sportistam doti 4 piegājieni. 3 tiesneši fiksē dalībnieku izpildījumu ar ieskaitītu vai neieskaitītu mēģinājumu. Par uzvarētāju kļūst tas, kurš spēj pacelt lielāko svaru. Mēģinājums netiek ieskaitīts, ja nav apstāšanās uz krūtīm, proti stienis nepieskaras krūtīm. Kustības laikā no atbalsta virsmas tiek atrauta kāja vai kāda cita ķermeņa daļa. Noteikumi neatļauj dibens, lai atrautos no krēsla. Kājas ļodzītos, galvu no krēsla nedrīkst atrauties un stienim jāiet horizontāli. Viņš nedrīkst vienu roku iet augstāk, vienu zemāk. Galvenais ir tās rokas pareizi nolikt un iztaisīt šo izlikumu un nostabilizēt visu ķermeni un spiest ļoti daudz. Jo arī kādi 70% spiešana notiek ar kājām. Rokas tā kā mazāk ir. Galvenais to stienu taisni noturēt, uz krūtīm nolaist. Tas būs galvenais. Un taisni pacelt. Artis Šteins ir neapšaubāmi spēcīgākais Gramzes pagastā, Liepājas rajonā un arī visā Latvijā. Pērn viņš kļuva arī par Eiropas čempionu jauniešiem svara kategorijā līdz 67 kilogramiem. Viņa jaudas maksimums šogad Jelgavā bija 150 kilogrami. Uzvara čempionātā un jauni mērķi nākotnē. Šīs sezonas? Tajā sportā. Pacelt 200 kg bez ekipējuma. Visās, ko dod ekipējums? Kas ir ekipējums? Tā ir josta, tas ir kas? Ekipējums ir krekli. Ir speciālie krekli, kur palīdz sportistam izsargāties no traumām. Un ekipējums palīdz pie rezultātu citam pat iedot 60 un 70 kg klāt pie šī rezultāta. Es tagad pieņemsim izspiedīšu 150 kg. Ar ekipējumu varētu pat izspiest dažs labs pat tos visus 200 kg. Tas ir kā kuram tur jāatstrādā ļoti tehnikam. Ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte. Tāds bija šis 2009. gada čempionāts. 5 jauni valsts rekordi. Augstsvērtīgākais, protams, tika sasniegts vīru kategorijā virs 125 kg. Andrejs Mūrnieks bija izcils, pieveikti 250 kg. Lai arī šis sporta veids vēršas plašumā mūsu valstī un arī pasaulē, šis sporta veids nekad nekļūs par olimpisko. Iemesls – dopinga ēna, kuru vajā powerliftinga federācijas visā pasaulē. Es dopingu nekad neesmu lietojis, tāpēc, ka es ar to nesen esmu sācis nodarboties, un es domāju, ka es to nekad nelietošu. Protams, visas pirmās vietas, piemēram, kas ir, pārsvarā pilnīgi visi lieto to. Tas ir tā. Pašam vienkārši. Labs rezultāts bez tā dopinga. Es nezinu, vai šai sporta veidā var uzrādīt, tāpēc, ka visi labie to lieto. Tad arī šeit starp uzvarētājiem tāda būs? Es nezinu, es domāju, ka jā. Vienkārši nezinu, kas dopings, bet visu kaut ko, visādas muskuļiem, kas palīdz, piemēram, treniņu laikā, tādas, protams, visi lieto. Ir dopinga pārbaudas, kā teikt, šī ir IPF versija. Kā teikt, pagājušajā gadā mums bija dopinga pārbaudas, tika paņemti. Tie, kur cilvēki, kur tika paņemti, viss bija jāanalizē, viss bija kārtībā un tā kā. Ir cilvēki startē starptautiskā līmenī, dopingi tiek ņemti un viss kārtībā. Nekāda vaina.
Skaidrs ir viens. Mēs, Olimpiāde.lv veidotāji, esam par tīru un godīgu cīņu. Un pat ja neesi tu čempions un vēlies ziemas sezonā spēkus krāt trenažieru zālē, dari to. Vērtīgu informāciju par powerliftinga niansēm, sacensību rezultātiem un jaunumiem atradīsi interneta saitē sp.lv.